nevarat aizbraukt prom no Latvijas un neapstāties viršos. Tas ir kā likums, vienkārši vajag apstāties pēc virša kafijas. Tā, kolēģi šeit sastājušies. Ieskriesim ātri, paņemsim garšīgu kafiju un dosimies tālāk ceļā. Kafiju tomēr viršos neņēmu, paņēmu kebabu. Kur vēl var būt garšīgāk kā viršos? Virša, tas ir vienkārši mīlestība. Dievinu viršus. Nesaprotu, kāpēc Amerikā, kad ieeja benzīntankā, nevar gan garšīgi pārēst, gan paņemt ļoti garšīgu kafiju. Kaut kā mēs baigi atpaliekam tajā ziņā, godīgi sakot. Tiešām es neatceros pēdējo reizi, kad es ietu Amerikā benzīntankā un uzdrošinātos paņemt kaut ko ēdamu. Tas ir, man liekas, ja tu ēd Amerikā benzīntankos kaut ko, tad tev neviena vakcīna, nekāds covid, nekas pilnībā nekaitēs. Tev vispār dzīvē vairs nav ko baidīties. Jo ēdiens tur, tu pat īstenībā par ēdienu nevar nosaukt. Tiešām Latvijā cepuri nost, es domāju, arī citur Eiropā tā ir, ja. Esmu bijusi, nezinu, bet varu teikt droši par Latviju, ja, kad tiešām feini iegāja benzīntankā apstājies pa ceļā esot kaut kur. Tur svaigas gurķītes, gaļa garšīga, viss iekšā kebabā. Pāēdi, ja, nevajag kaut kādā McDonald'ā vēl kaut kur stāties. Jā, baigi feini vēders pilns. Domāju, priekš kam man kafija? Man jāceļās 4 no rīta. Tagad ir 15:07 vakarā. Man vēl stunda jābrauc. Kāda kafija jāiet uzreiz gulēt. Jo rītdiena būs man gara. Rītdien es sanāk, kad lidoju kopā tā kā ar sauli, ja, izlidoju 30. datumā un ielidošu arī Kalifornijā 30. datumā. Ļoti tas 30. datums man būs garš. Jo Latvija tā kā iet pa priekšu sanāk, ja. Tagad ir 29. datuma vakars. Godīgi sakot, nezinu, kas par dienu. 29. datuma vakars ir, un mums pašlaik Amerikā ir 29. datuma rīts. Tad mēs tā kā velkamies aiz muguras. Tāpēc sanāks man kaut kā ar sauli bezmaz vai iet kopā. Visu laiku gaišs būs, kad lidoju uz Latviju. Principā visu laiku sanāk, kad tumšs ārā ir. Tad, tā, jā, Latvija. Žēl braukt, bet, drīz būšu atpakaļ, ko darīs. Mazliet nācās apbraukt pa apveceļu. Tur gāja kaut kādi remontdarbi. Ceļš bija slēgts. Paskatīsimies, kur mūs izvedīs šis ceļš. Skriet ātrāk. Tā, vēl pa šeit ceļu neesmu reizi braukusi. Man telefons nestrādā, internets ir GPS uz mašīnas. Kaut kur viņš man ir, bet, vismaz kaut kas man ir. Nav tā, kad ir citreiz bijis, kad es braucu pilnīgi bez nekāda navigatora. Lidostas es braucu. Vakarā it kā domāju pēc atmiņas braukšu, kad kādu ceļu atcerējos. Un tad man kaut kas pēc garā lidojuma samisējās. Un izrādījās, ka es ceļu neatceros. Un kaut kā jau izkūlos cauri, bet šoreiz, jā, mazliet braucu pa ceļiem, kas nav braukti, bet, vismaz priecēt tas, kad man ir navigatori līdzi, vismaz uz mašīnas. Esmu jau gandrīz pie Rīgas, pusstunda palika līdz viesnīcai, viesnīca atrodas pie lidostas, tad jau pārāk tālu.
es nu tur aizbraucu. Kas tas var būt par braucienu, ja nepamaldīsimies, vai ne? Un vajadzēja izbraukt no šejienes. Ceļš bija slēgts. Kaut gan, varbūt arī bija vaļā, nezinu. Es drošības pēc sabraucu apkārt pa apveceļu. Un, protams, pašāvu garām savam pagriezienai nobrauktuvei. Nu, nekas traģisks nenotika. Atbraucu līdz šejienai, apgriezos. Braukšu atpakaļ. Fūres skaistas paskatīsimies. Kādas mums te garām brauc. Nu ko, sveiciens visiem jau no Kalifornijas. Esmu jau atpakaļ mājās. Rīt no rīta izbraukšu uz New Mexico. Mazliet pamainījās, kā vienmēr plāni. Bija domāts 6. datumā braukt uz Kentucky, bet atcēla reisu un pamainīja rīt došos uz New Mexico. Tas ir kaut kā apmēram 4 dienu reiss. 2 dienas tur, 2 atpakaļ. Būšu jau piekdien mājās. Mums pašlaik ārā lietus līst. Pēdējais lietus vēl izdomāja, laikam šajā sezonā izlīt. Nu ko, esmu atpakaļ fūrē. Domāju, atbraukšu šodien, paskatīšos, kā te viss ir. Vajag man tas šādas tādas atvest, piekopšo to, ko es jums varu teikt. Biju tādā ļoti, ļoti nepatīkami šokēta biju, ja godīgi. Sāksim ar pirmo. Nu, tas ir štruns, ja? Tagad, ja es piekasīšos, šis te no drošības siksnes ir noņemts. Nu, tas ir kā tāds, ja? Štruns ar visu. Neliela bēda. Kas mani vairāk mazliet viņi šokēja? Rokas piekabes bremzē, ja? Viņai jābūt virsū ir tādai plasmasiņai, tāds rokturīts, ja? Man ir jautājums, kādā veidā viņa ir nolausta? Es nevaru saprast vienkārši. Viņu principā es lietoju tikai ziemā, tad, kad braucu no kalna, ja sniegi. Kā to rokturīti, kā viņu varēja nolaust nost, kur viņš ir? Es nesaprotu. Es saprotu, ka viss gadās, ja kaut kas šat tad salūst, tur netīšām kaut ko salauz, viss gadās, ja? Bet kā var šito salauzt? es nevaru vienkārši saprast. Tur vienkārši viņu, lai viņš pat neskrūvējas nost, viņš kaut kā, es nezinu, uzmaucas vienkārši virsū, viņu vienkārši vajadzēja speciāli noņemt. Kur? Es aizsūtīju priekšniekam bildi, es saku, kur palicis? Tas ir tā, bet man ļoti interesē stāsts, kā viņš pazuda. Otrs, kas ir, kā jau jūs zināt, man patīk fūri turēt, kā saka, kārtībā, jo tomēr tas ir savā veida mājas, ja, kur mēs dzīvojam, kad izbraucam ceļā. Tāpēc arī patīk visu turēt tīru. Šeit kaut kādas, nezinu, nesaprotamas salvetes. Nu, šos
Šos satnis noliku tīrāmos. Šie uz zemes mētājās. Gaisa atsvaidzinātājs nosviest, kaut kam nepatika. Kaut kādas salvetes nesaprotamas. Uz grīdas visur kaut kādi musuri ir. Kaut gan blakus atrodas šis te var viņu izpūst visu ārā, ja kaut kādi nesaprotami. Šeit arī viss ir, es nezinu, ar kurpēm ir staigāts vai kas. Labi, tas būtu štruns. Pie kājām. Pie kājām nolikšu netīrās savas, ja, iešķūcenes šeit, jo tāpat ir netīrs paklājiņš. Par to es nesatraucos, es viņu atstāju, es viņu sabojāju, kad liku ķēdes, tas ir štruns. Bet zem paklājiņa, kas darās? Zem paklājiņa vienkārši var ar lāpstu grābt smiltis. Es vienkārši nesaprotu, kā? Vai tad ir tik tiešām grūti? Es saprotu, ka jāiekāp, bet pa kādām smiltīm vajadzēja staigāt, lai šit tik daudz zemes pienestu. Man pats, ja es nobraukšu visu reisu pāri Amerikai, un reizi, ja, neizslaukot neko, man tik daudz nebūs smilšu. Un te bija arī virsū paklājiņš. Bļāņens, paņem, ja to putekļus uzē, paņem šo te vērķi, ja, izpūt vienkārši visu ārā. Es nesaprotu vienkārši, kādā cūku kūtī cilvēki ir auguši. Man to ir ļoti grūti saprast. Pabeidzu kopt visu, aizņēma man viss kopā kaut kur 1,5 stundu, gandrīz 2 stundas. Uzreiz patīkamāk ir skatīties. Kaut kāds papīrīs man nokrita. Ir daudz patīkamāk skatīties tad, kad un staigāt, jā, vispār tad, kad grīda ir tīra. Tu vari ar zeķēm droši staigāt un nebaidīties, ka tu iekāpsi kaut kādos, es nezinu, dubļos vai smiltī vai vēl kaut kur. Šeit bija riktīgi tādi kā dubļi, man nācās tiešām bersti, sevišķi no tā slieksnīša tur tālāk. Pedāļus notīrīju, visu notīrīju. Tiešām ir daudz patīkamāk skatīties. Zem gultas sakārtoju visu, man tur tikai tēkana un ūdens paka parasti stāv. Visu iztīrīju, visu dezinficēju. Tā, te man šādi tādi virtuves piedarumi ir. Te vienmēr viņi tā apkārt lidinās. Sakopu ledus skapi. Ēdamo saliku, daudz neko neņemšu līdzi, braukšu tikai uz kaut kādām 4 dienām, tāpēc, kas ir pietiks man. Šeit kaut kāda ir pielipis papīrs sen atpakaļ. Nē, padomā, tīrās nost. Tātad es slikti tīri, jo vajadzēs vēl pār iztīrīt. Atbraukšu mājās, tad būs jāatsaldē saldētava. Bet jā, daudz patīkamāk uzturēties šeit, gribās uzreiz strādāt, braukt, darīt. Jo, nezinu, man personīgi tiešām patīk, kad ir tīri, smaržīgi. Uzliku jaunus smaržīgos. Šo no Latvijas atvedu Depiņā nopirku. Tā, un otru latvisku tādu ūsiņa smaržīgo. Diezgan patīkama smarža īstenībā, gan šim, gan tam otram. Tā, jāslēdz ārā gaisma, vilkšu aizkariņus ciet, atstāšu ar aizkariņus aizvērtus. Došos mājās un gatavošos rīt no rīta izbraukt. Tiksimies tad no rīta. Braukšu ar leduskapi. Šoreiz pieķēdājos jau, lai ir starta gatavībā, lai rītdien var izbraukt. Lai no rīta nevajag vēl tur ķemerēties ķēdājot visu klāt. Temperatūru, nezinu, nāksies uzturēt vai nē, vēl pagaidām nekas nav teikts. Tad jau rīt būs redzams. Piebraukšu pie mūsu noliktavas, tā teiksim, jā. Jāizmet miskastes ārā.
Meksikā. Piegāde man ir ceturtdiena. Te esmu kompjuterījis tikai pilna krava. Sen brauks par 40. interstate, tāpēc domāju, būs interesanti pavizināties pa turieni. Apstājos Kalifornijā uzpildīties. Dīzelis $7.83 par galonu. Nenormāli dārgs. Man jāuzpildē ir pilnas bākas. Palikus ir ceturdaļa bākas tikai vien. Un plus man vēl ir mazās bākas, tāpēc es nekur tālu netikšu. Vēlamākais būtu jau Arizonā uzpildīties. Tur es domāju lētāk, bet es līdz Arizonai turs netikšu ar ceturdaļa bākas. Pēc nāksies Kalifornijā pildīties. Šodien no rīta sakrāva mani. Pamainījās mazlietiņu plāni. Man vajadzēja braukt uz New Mexico. Sāka mani kraut. Pēkšņi pienāca priekšnieks, saka, kraus visu ārā. Jābrauc ir uz Teksasu. Atbrauca tur cita kompānija arī pēc kravas un viņiem rīferis pēc augstuma mazliet zemāks un koka kastes, kur iet kompjuteri iekšā, nelīda viņiem rīferi iekšā. Un tad viņi pamainīja mums vienkārši reisus, tā cita kompānija paņēma manēju uz New Mexico. Un es dodos uz Teksasu. Braukšu uz Teksasu, atstāšu kompjuterus, tur izkraušos un paņemšu kravu, kas ies uz Ziemeļkarolīnu. Tad no Ziemeļkarolīnas es došos atpakaļ uz Kaliforniju. Braucu šoreiz pa leju, pa 40. interstate, pa dienvidiem. Sen ļoti šeit nav būts. Kaut kad ziemā, divreiz, man liekas, braucu. Bet nu jau kāds laiciņš būs, kā šeit biju. Teksasā braukšu blakus pilsētai Austin, mazlietiņā ārpus pilsētas. Ļoti interesanti pabraukt pa vecajiem ceļiem, kur sen nobraukts. Godīgi sakot, pa 80. interstate un pa ziemeļiem jau braucu. Mazlietiņa apnika, gribājās mazliet kaut ko savādāku. Tad, sanāca tā, kad pamainījās mazlietiņa reisis un pabraukšu pa ceļu, kur sen nav būts jau. Kalifornijā viss sev ir izkautis. Lauki visi jau izkautuši dzelteni. Kaut kādas minimālās lietus šur tur pišķīt vēl iet tā kā, ja? Bet tas nav pietiekoši, lai viss būtu zaļš. Šodien mums plāns ir nobraukt līdz Arizonai. Nezinu, kurā vietā vēl Arizonā stāšos, bet stāšos kaut kur Arizonā. Labrīt no Arizonas, mīļie draugi! Atrodos uz Arizonas New Mexico robežas pašlaik. Pamodos pie tāda vienreizēja skata. Skaistas ļoti klintis. Tur tālāk ir visādi veikaliņi suvenīru. Novēroju no rīta interesantu tādu lietu. Vakar naktī atbraucu, naktī 5 no rīta, ja? Redzēju, ka kaut kā tas tā kā tur dzeltenes zīmes stāv kaut kas. Okur viena, ja? Parkings, tumšs. Domāju, zīmes kaut kādas saliktas, varbūt noteikti, kad lai nemusuroja cilvēki, lai nesver savus musurus. No rīta skatos, viss parkings jau par maksu ir. Cik gadus braucu, viss šis placis bija par brīvu.
tur tālāk var uzpildīties, bet, nu, tāds neliels trakstepiņš, ja. Jau viss ir par brīvu. Ne jau par brīvu, bet par maksu. Es domāju, ka jau kaut kādi $15 kaut kas tāds. Vai nu arī, ja uzpildi 100 galonus dīzeļa vai $15 iztērē veikalā, tad ir par brīvu. Bet tā ir jāmaksā. Nezinu, es vakar naktī atbraucu, neko nesamaksāju, uzreiz aizgāju gulēt. Rakstīts, ka vēl ar vilcēju prom nesamaksā, bet, nu, mani, paldies Dievam, neizvilka projām. Tā, plombes manas ir, viss labi, došos tālāk. Šodien jānobrauc līdz pašam galam. Mazliet braucu pa Melnu, atzīšos, jāskrien ir jāpaspēj. Pēc atvaļinājuma var arī pastrādāt. Tā, lai tas skapis man strādā. Augsts ārā. Daiņš tāds saulīte spīt, bet galīgi nesilda. Interesanti, ja par parkingu jāmaksā tādas peļķes, bedres. Nezinu, kas maksās, tur tālāk var aizbraukt, daudz visādi jaunu trakstepi ir sacelti. Galvenais, ka parkings arī ir tumšs. Ja vēl kaut kāds apgaismojums būtu, kaut kas kameras saliktas tumšs. Tad, nu tā, labi, draugi mīļie. Iesim, taisīsimies un brauksim tālāk. Pamainās laiks stundu uz priekšu. Tālāk pa 40. interstate uz Teksasa pēc New Mexico. Atrodos pašlaik New Mexico nekurienē. Priekšā nāk man Teksasa. Drīz vien būs. Nobraucu no galvenā 40. interstate, braucu pa highwayu. Mazliet satiksme ir, bet ne tik daudz kā uz lielceļa, ja, galvenā. Vēl palika man kaut kādas, laikam, 7 stundas līdz galam. 2 naktī būšu galapunktā, ja rīt no rīta man iztrauc. Brauksim pēc kravas un tad dosimies lēnām uz Ziemeļkarolīnu. Tālāk. Apkārt nekā nav viena stepe. Kādi kā krūmiņi cenšās augt, zāles īpašas arī nav. Diezgan bēdīgi izskatās. Diezgan bēdīgi, bet ļoti skaisti man patīk. Mākoņi zema liekas lieli tādi šur tur zaļš, skaistas krāsas, bet tiešām, jā, nekā apkārt nav, nekas nekur neaug. Diezgan garlaicīgs tas brauciens, man tāds zonas arī īpaši nav. Uz telefonu neko nepaskatīsies. Tāda neliela kaubojuņu pilsētiņa, ciematiņš. Teo Grils. Tiešām maziņa kauboju pilsētiņa. Baigi feni tādi ļoti patīk, tāds viss stils, krāsas tādas fenas. Tiešām
Tāda sajūta, kad esi kaut kādā vecā amerikāņu filmā. Vēl tikai trūkst, lai sausi zāle, krūmi, pa vējiem lidotu pāri ceļam. Arizonā un New Mexico tādas stila mājiņas ieraudzīs, laikam tikai saudabīgs tāds viņiem tas stils. Es laik braucu cauri šim miestiņam un mani nepamet doma, ar ko šeit cilvēki var nodarboties brīvajā laikā. Tāds miestiņš tā kā apdzīvots, tajā pašā laikā arī tā kā darīt izskatās, ka šeit īpaši nav ko. Interesanti tāda pilsētiņa. Es domāju, ka šeit jau gadiem dzīvo, noteikti zina, kur un kā, ar ko nodarboties. Vienkārši, jā, tā ļoti nepierasts. Tādas kā pamestas ēkas. Kaut kas notiek, kaut kādi remonta darbi, kaut kas it kā iet, bet mājas tādas, pavisam bēdīgas. Viena otra izskatās ļoti tādas bēdīgas, nolaistas, nesakoptas. Cik es saprotu, šī tad ir laikam tā galvenā iela. Viss tādās ļoti, kā priekš manīm, nepierasts, kad nav zaļuma tāda. Gribās kaut kādu zaļumu, viss tāds ir vairāk kā sarkanīgs, kā bēšīgos toņos tādos, kas ir ļoti raksturīgs New Mexico. Krāsas, tas stils, viss tāds. Gribās kaut kādu zaļumu. Pie mājām arī novēroju, ka īpaši nekas neaug, zaļas zāles nav. Viss ir tāds sarkanīga kā māls sava veida. Izkrauties. Nevaru saprast vispār, kur iebraukt, kur izbraukt. Nu, izbraukt, redzu, tur ir tie ir vārti, kur izbraukt. Kā iekšā tikt?
priekšā. Tur tā kā zīme bija piegādes rakstīts, bet es baidos, ka tur varbūt piegādes ir priekš kaut kādām vieglajām mašīnām, nevis lielajām fūrām. Interesanti. Tā nezinu, pēc manām domām šī ēka ir manējā. Tur jātaisa piegāde tikai. Es pieļauju domu, ka tur priekšā ir vārti. Nezinu, es iebraucu apstāšos. Es ceru, ka es kaut kādā veidā arī varēšu izbraukt rītdien ārā gadījumā, ja man vajadzēs. Nezinu kādā. Es domāju, varbūt tur varēs kaut ko apgriezties. Nav ne jausmas, ja godīgi. Es domāju, es varēšu vienkārši iebraukt tur, uz priekšu pabraukt, padot atpakaļ un tad izbraukt tādā veidā. Pilnīgi bez jausmas, godīgi sakot, kur man ir piegāde. Jā, es domāju, ka man pa šiem vārtiem nāksies braukt iekšā tikai. Es nezinu, kā es iebraukšu, jo es to stūri aizķeršu. Viņš šeit arī nedrīkst parkoties sarkanā līnijā. Jā. Interesanti. Es laikam tagad, par cik te nedrīkst parkoties, es nedomāju, ka man te kāds kaut ko teiktu. Bet es laikam atgriezīšos un izbraukšu atpakaļ ārā, tur kaut kur noparkošos. Un no rīta nākšu meklēt, kur ir kāds darbinieks. Iebraucu es tādā pakaļā, laikam. Tur priekšā man viss ir nobloķēts. Tur ir ēkas. Vienīgais variants pamēģināt padot uz atpakaļ un paskatīties, vai es varēšu izgriezt. Ja nē, tad man nāksies gaidīt līdz rītam, lai viņi man atver tos vārtus, lai es varu izbraukt ārā. Nesaprotu, kas tas par tādu noslēpumainu objektu, kur nevar pat uzrakstīt, kur iebraukt, kur izbraukt. Kaut kādu, nezinu, vispār top, laikam, noslēpums viņiem te. Man nepietiek vietas tur, laikam, aizmugurā. Un šitā ir šaize. To es saprotu. 2:30 naktī, galva nestrādā. Jā, es laikam nevarēšu izbraukt. Man tur tā mala traucē. Tā, ka labi, es apstāšos. Esam paskatīties. Es varu padot vēl uz aizmuguri un mēģināt pāri šitai, ka nekādu šito stabu nekā nav, pāri apmalē braukt. Sliktāk jau vairs nevar būt. Tā, padomāsim vēlreiz, pirms mēs tā darīsim. Varbūt es varu šitien te iebraukt iekšā un apgriezties. Padošu uz priekšu un pamēģināšu. Tā. Jautras rīts. Padarīs. Ja es iebraukšu uz tās apmeles un aizskaršu zālāju, tas nebūs tik traki, ja gadījumā es aizskaršu viņu vārtus. Jā. Paskatīsimies, kā mans plāns strādās, vai nē. Jā, Heidi. Jā, viens. Šis būs stāsts citai dienai. Ok, laikam mans
sākotnējais plāns bija mazliet labāks. Te man riktīgi pa zāli nāksies braukt. Jā, Haidī. Jā, Majo. Nu ko, laižam uz priekšu. Jo, es atvainojos par izteicienu. Pilnu gāzi un ar dziesmu jūriņā. Abā! Oh my god. Nu, ko lai dara? Kur man braukt? Tā. Paldies Dievam, es tur izbraucu. Man 18 riteņu tur vairs nebūs atpakaļ šovakar. Ja nu vienīgi man viņi pateiks rīt no rīta braukt tur iekšā un pa vārtiem, tad jā. Tā. Es laikam vairāk nekur neko nemeklēšu. Es apstāšos šeit parkingā uz priekšu, lai gadījumā, ja tur pa dienu rītā būs mašīnas no rīta, lai es tāpat varu izbraukt ārā. Es vienkārši taisni izbraukšu, te man nekas netraucēs, mašīnu nav, jo man cits nekas neatliek. Es domāju, viņiem apsardzes arī nav, jo pēc tāda mana pēdējā gājiena viņi jau būtu noteikti klāt. Ok. Es apgriezīšos un vienkārši taisni ieparkošos. Es nezinu, tiešām kaut kāds, es nezinu, noslēpumainais objekts. Šeit ir tikai vārti, pa kuriem var izbraukt ārā, kaut kādas sienas, kaut kāda ēka pa vidu. Tā. Kāds jautrs rīts. Taks. Izdarīšu es tā. Parkošos es šeit taisni. Un no rīta gadījumā, ja kas, es izbraukšu pa taisni ārā, man nevajadzēs nekur greizīties, izgriezties, ja gadījumā te būs mašīnas. Ko darīs? Beidzot sapratu, kur man vajag braukt uz kādiem vārtiem. Tāda sistēma, viņiem jāiebrauc iekšā. Jāpagaida, kamēr vārti aizverās, un tad var braukt uz priekšā. Tā. Tad man uz šejieni jāpagriežās. Vārti laikam taisās ciet. Vārti taisās ciet. Mēs varam doties uz priekšu lēnītēm. Un mums ir trešā rampa. Pagaidām es neredzu nekādas rampas. Laikam, cik saprotu, būs ēkas otrā pusē. Pirmā rampa, kur pagāja, paprocu garām. Pirmā. Tad tā izskatās vietas, kad arī būs tā, laikam, interesanti parkoties, ierobežota vieta. Vakarā es pie tiem te vārtiem tur mocījos, grozījos.
kā man nepatīk tādas vietas, kur izskatās, ka tu tās iebrauksim galā un nebūs nekur apristies un izbraukt. Nu, principā, kā es vakar iebraucu vakarā. Naktī. Jā. Trešā rampa. Gaidām, nav nekā šeit neredzēs. Kur ir trešā? Šeit es būšu šitām durvīm. Te man jāparkojās ir aiz turienes. Nu, diezgan laba vieta, var uz priekšu izvilkt un atpakaļ padot. Nav nekas baigi sarežģīts. Tā sataisīju piegādi. Viss tas aizņēma man kaut kādas 20 minūtes. Braukšu tūlītās pakaļ saldētai kravai. Tepat blakus 7 minūtes. Kaut kas būs saldēts, jo vajadzēja rīferi uzlikt uz -10 grādiem. Nu, Sezam, atveries. Nu, atveries, lūdzu. Paldies. Paskatīsimies, ko mēs saldētu vedīsim. Redzēs. Šā vieta baigi feina. Vēlreiz piegādātu. Ļoti viss vienkārši, ļoti viss viegli, ātri. Tas ir pats galvenais. Nu, vakar mazliet sanāca nesmuki. Gandrīz iestrēgu, bet tas viss ir aiz muguras. Neko, kā saka, nesalauzu, nesadauzīju. Tas ir pats galvenais. Tā labi, braucam pēc saldētās kravas. Jāmīl ir Teksasa un tās augstie tilti. Es vakar pa vienu no viņiem braucu. Nu, ziniet, kutelīga sajūta bija, jā. Ja kādam ir bailes no augstuma, tad, nu, es domāju, šeit dzīvot varbūt nevajadzētu. Dallasā arī ir ļoti augsti tilti. Vienreizēji. Tā es gāju sataisīt check-in. Teica, kad ir pagaidām jāgaida. Man ir pieteikts uz 2:30. Mazliet teica, nāksies pagaidīt, jo viņi vēl nav gatavi. Bet it kā ilgi nebūšot jāgaida, tā es noparkošos mazliet cilvēcīgāk, lai garām, kas brauks, lai var tik garām. Atrodos pašlaik Ziemeļkarolīnā. Mana piekabe jau ir gatava braukt uz mājām. Vajadzēs uzlikt vēl vienu siksnu. Tā. Pašlaik man šādu piekabē izskatās, tur vēl vajadzēs siksnes uzlikt. Bet to es izdarīšu mazliet vēlāk. Jāskrien tagad ir līdz veikalam. Jānopērk produkti uz mājām. Jāpaguļ, jāatpūšās un varēs doties tālāk ceļojumā uz rietumiem mežonīgajiem. Paņemsim kompānijas mašīnu un aizbrauksim līdz vietējiem Lidlam. Oho, kā te kaut kas stiklu sasitis ir.